Labdien, atrodos 3. stāvā Origo sports outlet veikalā, un šodien mēs pasniegsim balvas. Mazliet uztraucos, dosimies pie mūsu uzvarētājiem. Čau! Čau, čau! Sveiki! Kā tev sauc? Viesturs. Mārcis. Tātad jūs esat uzvarējuši konkursā, jā? Tev bija labākais komentārs, tu kā uzvarētājs. Tas bija jūsu subjektīvais viedoklis, jā, un mans komentārs skanēja tā, jā, man patīk Adidas, jo, ja es vinētu to riebīgo kreklu, tad es viņu labāk atdot labdarībai nekā pats valkāt. Jā, un tu uzvarēji? Jo es atsūtīju 2 pareizās atbildes, lētākā preču šajā veikalā un cik maksā tas smirdīgais krekls. Jā. Kā tu uzzināji, cik tur maksā? Es atnācu pirms pāris nedēļām, apskatījos stūri, atradu, bija pa 50 centīmiem, foršas čībiņas. Laiks balvam! Mēs pasauksim mūsu mīļo pārdevēju Maiju. Maija! Jā, turēšu savu vārdu un savu balvu ziedošu Mārtiņam Gricmanim. Gricmani. Paldies, paldies, paldies! Skatāties RDR TV, es esmu, kā man jāsaka, ļoti izbrīnīts arī par šādu dāvanu. Kas tev sakāms man? Man ir jāsaka tev, paldies! Nē, ir vienkārši jāsveicinās tā veciski, jā? Tā veciski jāzinies un... Nav prieks, kā patīk tev krekls? Patīk tev krekls? Man ir jāsaka tā, ka man ļoti patīk man uzdāvinātais krekls, man patīk. Man vispār patīk šī veikala arī kolekcijā, kas šeit atrodas, un man pašam arī patīk, un es ceru, cienījamie televīzijas skatītāji, es ceru, ka jums arī patīk, kā es izskatos. Iespējams, ka arī uz turpmākajiem videoklipiem, kurus es veidošu ar saviem kolēģiem, tas ir respektīvi Edgars Aivārs, Artūrs Lapīnskis, arī šādā tēlā es izskatīšos, jo arī šādi, jā, teiksim, es nezināju, ka es varbūt tā šādi māku vai nemāku, bet arī šādi es laikam izskatos diezgan stilīgi, vai ne? Tāpat tās kā viss, kas šeit arī iepērkās vai kaut kur citur. Mārtiņš Gricmans, speciāli RDR TV, nesājiet uz laimi un skatieties, protams, mūsu televīziju. Nā, jūs nesasiet uz laimi to krekliņu? Kā lūdzu? Jūs nesasiet uz laimi šo krekliņu? Es domāju, ka es vēlētos viņu nesāt gan uz laimi, gan arī par cik es esmu liels bohēmists, jā, cienījamie fani un visi RDR TV skatītāji, arī uz nelaimi. Man patīk tāda bohēmija un tad uz laimi un uz nelaimi, bet labā nozīmē. Bet neskumstiet, skatieties mūsu televīziju un saule spīdēs spožāk. Man foršāk. Man tev raids. Evo, ko tu paliek? Ko tu paliek? Nisi foļu.